Pavisam īsi pastāstīšu par to, kā 60 minūtēs Latvijā var pārdot pakalpojumu no 2 līdz 14 tūkstošiem. Te ir daudz džeki, kas pārdod coachingu, digitālo mārketingu. Tad jums ir obligāti jāklausās, jo šitien būs principā viss tas, ko esmu sapratis pa pēdējiem 4 gadiem, kā Latvijā taisīt naudu tieši pārdodot digitālus pakalpojumus. Ja mēs runājam par mani, tad pēdējos 4 gadus to vien esmu darījis, kā vadījis tikšanās latviešu uzņēmējiem, sapratis, kādi viņiem bijuši izaicinājumi un iedevis viņiem risinājumu tieši mārketingā un pārdošanā. Esmu novadījis vairāk nekā, man liekas, 1,5 vai 2,000 tāds tikšanās ar uzņēmējiem, kurus runāju 60 līdz pusotrai stundai par viņu izaicinājumiem. Un pēdējos 4 līdz 5 gados mienes 500,000 apgrozījumu savā uzņēmumā. Šitas nāk nevis no tā, ka esmu kaut ko saklausījies, bet tas, ko reāli ikdienā esmu darījis, kur man uzņēmēji maksā kaut kādu summu, tāpēc mācieties, pierakstīt, šis būs super vērtīgi. Nu, numur 1 lieta ir tas, ko arī Antons pieķērās, ir tas, kas vispār ir tā pārdošana. Noteikti jums, vai ne, jūs agrāk arī runājāt, ka nevajag visu laiku stāstīt, cik tur man krūts produkts, ko tur darīs, tas nav jādara, tas nav būtiski. Kas ir jādara, ir jāsaprot, ko tad tas cilvēks reāli vēlas, kāpēc viņam tas svarīgi, tad tā pati pārdošana tikai pašās beigās. Vai ne, ja mēs runājam arī par to pašu mašīnu vai automašīnu pārdošanu, kādu mašīnu viņš meklē, kāda viņam bijis ir iepriekš mašīna, kādu viņš brauc iepriekš, kas viņam tieši svarīgi izvēloties mašīnu. Tikai tad, kad mēs šo visu esam izpratuši, mēs varam viņam iedot reālu risinājumu. Un tagad iedomājieties, jūs aizbraucat uz Spāniju un pie jums atnāk gids, viņš sāk jums stāstīt, iesim uz šito vietu, iesim uz to vietu, vai arī tas pats ārsts. Iedomājieties, ienākat ārsta kabinetā, jā, man liekas, tev tā kā jādzer pipamētru tēju ar medu. Un tā kā, pa ko mēs runājam? Ko viņš parasti dara? Sāk jautāt jautājumus, mēģina izprast, saprast, cik ilgi, ko viņš ir darījis, vai ne? Jo tad jau viņš tev var iedot reāli risinājumu, kas tieši tev ir vajadzīgs, nevis kaut kas tāds, kas ir vispārējais. Iedomāsimies, ka šitas ir tāds maģisks akmenis, kas jums var palīdzēt uztaisīt daudz vairāk naudas. Pamēģini man viņu pārdot. Akmenis, kas var ļoti daudz naudas uztaisīt. Kāds man viņu pārdos? Tev vajag naudu? Būmus. Redzi, ko viņš izdarīja? Tā vajag darīt. Tas, ko cilvēks biežāk dara, viņi saka, šis ir pats labākais akmenis, jādara, tas, ko nevajag tieši darīt. Vai vienkārši pajautāt, hei, cik ilgi tev jau vajag naudu, vai tev vispār vajag naudu? Varbūt nevajag, tad nevajag viņu pārdot. Jā, super important, tā kā labi, ka tu to izdarīji.